Paldies par aizlūgšanu un slavēšanu. Šajā reizē mēs kaut kādā brīdī, ejot cauri šim Marka evaņģēlijam, kā mēs esam gājuši, sākums bija tāds ļoti lēns pa dažiem pantiem. Tad mēs kaut kādas pāris nedēļas ieguvām tādu uzrāvienu, ka mēs gandrīz pa pusnodaļai jau vienā reizē varējām. Un tad mēs esam atkal nonākuši tādā posmā, kur atkal mēs iesim tā lēnāk, ar mazākiem solīšiem, paskatoties detalizētāk kādas lietas. Un šodien mēs esam nonākuši Marka evaņģēlija 9. nodaļā, no 33. panta līdz 37. pantam. Tātad 9. nodaļa, no 33. līdz 37. pantam. Un viņš nāca Kapernaumā, un mājās būdams, viņš tiem jautāja, ko jūs savā ceļā esat apjautājušies uz ceļu? Bet tie cieta klusu, jo tie savā starpā bija sarunājušies uz ceļa, kurš esot lielākais. Un viņš apsēdās, atsauca tos 12 un uz tiem sacīja, ja kas grib pirmais būt, tas lai ir no visiem pēdīgais un visu kalps. Un viņš ņēma vienu bērnu un to veda viņu vidū, un to skūpstīja un uz tiem sacīja, ja kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem. Bet kas mani uzņem, tas neuzņem mani, bet to, kas mani sūtījis. Armands iepriekšējā svētdienā runāja par to, ka Jēzus ar saviem mācekļiem bija izgājis ārā, un šoreiz nevar būt tās tik daudz tādā evaņģelizācijas, teiksim, tādā gājienā, bet viņi vairāk bija izgājuši tā saurup, jo Jēzus gribēja saviem mācekļiem stāstīt par to, kas notiks uz priekšu. Viņš viņus gatavoja šim notikumam pie krusta, savai nāvei un arī augšām celšanai. Viņš viņiem centās paskaidrot šīs lietas sīkāk. Savukārt, šeit mēs redzam to, ka viņi ir nonākuši šī pilsētā, un Jēzus ceļā ir noteikti dzirdējis, ko tie mācekļi tur runājās. Parasti jūs noteikti esat kaut kādos pārgājienos gājuši, un tad, teiksim, ir, piemēram, vadītājs, kurš iet pa priekšu varbūt tās, vai varbūt tās, teiksim, viņš kaut kādu vadošo grupiņu vada, un tad ir kaut kādas grupiņas, kas nolasās pa stūriem, vai teiksim, tur kaut kāda asta, kas valkās, un priekšējie domā, vai mums gaidīt viņus, vai ko ar viņiem darīt. Mēs nezinām, kā tas bija, kad viņi gāja, bet mēs zinām to, ka Jēzus redz visas sirds vienlaicīgi. Un nav bijis, teiksim, varbūt tas svarīgi, ka, teiksim, tie mācekļi tur atradās tur Jēzum 2 metru attālumā, tad, kurš tur ir krutāks? Kurš tur ir lielāks no mums? Kurš tur ir labāks? Bet Jēzus redzēja viņu sirdis. Un viņi tagad ir nonākuši šajā pilsētā, un acīm redzot uz kādu atpūtu vai uz pārnakšņošanu, un Jēzus viņiem prasa, ko te jūs tur runājāt? Ko jūs tur darījāt? Un tie, kam varbūt tās arī bērnu mājās, arī jūs zinat, kā tas ir, tad, kad bērni darījuši blēņas, tad viņiem pajautā, ko tu tur darīji? Kas tur bija? Galva viņi nodurt un skatās zemē, un tad varbūt tās pavirpina kāju vai kaut kā tam līdzīgi. Tie bija pieauguši vīrieši, un mēs bieži vien rīkojamies līdzīgi. Tad, kad nav ko atbildēt, tad tiešām īsti nav ko atbildēt. Viņi savā starpā bija runājuši par to, kurš tad ir lielāks, kurš būs būtiskāks, kurš, teiksim, vadīs kaut kādu misiju, kurš tur, teiksim, varbūt tās uzņemsies atbildību par kādiem. Ja mēs paskatāmies kādu laiciņu atpakaļ, bija šis notikums, kur Jēzus paņēma 3 mācekļus un uzkāpa ar viņiem kalnā. Un šie mācekļi piedzīvoja kaut ko īpašu. Savukārt pārējie piedzīvoja diezgan normāls pārbaudījums. Viņi bija, kā lai pasaka, teiksim, tā atstāti, tādā, diezgan pamatīgā slodzē. Pie viņiem tur nāca cilvēki, tur nāca farizēji, tur sāk viņus bombīt ar jautājumiem, prasīt visādas lietas, tur atnest to cilvēku, kurš bija apsēsts, to jaunekli, un viņi nevarēja tikt galā, un tad noteikti viņiem vēl tās spriedzes tur auga. Un tad šie 3 nāk tagad no kalna lejā kopā ar Jēzu, un viņi ir piedzīvojuši kaut ko tādu, ko viņi saprast nevar.
Un mēs nezinām, kāda teiksim, tā dinamika viņiem tur veidojās. Mēs varam izteikt dažādas minējumus par to visu, bet ņemot vērā cilvēka dabu, kāda mēs esam, viennozīmīgi teiksim, tā gradācija mums dabīgi sanāk. Teiksim, paskatoties varbūt tās evaņģēlijā uz priekšu, kā lietas notiekās un par ko mācekļi runā un par ko viņi uzdod jautājumus Jēzum, liekas tā sajūta ir tāda, ka viņi sāk saprast to, ka kaut kas īsti nav tā, kā viņi bija cerējuši. Tā pašā laikā viņi īsti līdz galam vēl nespēja sagrabot to, ko Jēzus viņiem saka. Viņam liekas, ka kaut kas ir nesaprotams. Un es domāju, ka teiksim, viens no šiem jautājumiem arī šeit, un arī pēc tam vēlāk 10. nodaļā būs, kur viņi arī teiksim, jautās Jēzum par to, kurš tad tur varēs sēdēt pa labo roku vai pa kreiso roku, ir tas, ka viņi iespējams sāk bišķiņ baidīties par to, kur tā kalpošana aiziet. Kas notiks? Teiksim, tā Jēzus nogalinās, ko mēs darīsim, kur mēs paliksim, kas ar mums notiks. Tagad šī kalpošana beigsies, Jēzus aizies savā valstībā, ko mēs darīsim, kur mēs paliekam, vai kas ar mums notiks. Tā pašā laikā, teiksim, viņi zina, Jēzum vajadzēja būt tam lielajam vadonim, viņam vajadzēja būt tam lielajam ķēniņam. Mēs arī valdīsim tad, mēs arī būsim nozīmīgi, mēs arī būsim svarīgi. Es domāju, ka šie jautājumi viņus iekšēji nomocīja, un arī tā pašā laikā teiksim, šie jautājumi kaut kādas spriedzes starp viņiem pašiem arī veidoja. Un šī brīdī arī ir teiksim, svarīgi varbūt paskatīties uz mums pašiem. Kā mēs, teiksim, piemēram, mēs arī sekojam Jēzum. Liela daļa no mums teiks, ka jā, pilnīgi noteikti. Bet ko mēs sagaidām no tā? Bieži vien ir tā, ka mēs sagaidām, mums būs labākā veselība, ko Armands, piemēram, pagājušajā reizē arī runāja, kad ir šie evaņģēliji, tie atšķaidījumi, kur mēs nevis vairs fokusējamies uz Kristu vienu, bet mēs fokusējamies uz tām labajām lietām, ko viņš mums dos. Viņš mums dos veselību, viņš mums dos naudu, viņš mums dos varbūt tās prestižu vai teiksim, ietekmi. Un jautājums, vai tu esi kādām no šīm lietām pakļauts? Vai teiksim, kāda no šīm lietām tev tur saitē, sekojot Jēzum? Kad tu neesi brīvs, sekot Jēzum tur, kur viņš ved tevi, un paļauties uz nezināmo, bet tu sagaidi, kad aiz tā nākamā līkuma būs kaut kas tāds, ko tu varēsi paturēt sev. Interesants piemērs Jēzum arī šeit sarunā ar šiem mācekļiem ir tas, ka viņš ienes šo bērnu, ieved viņu vidū. Ir aprakstīts vēl viens notikums, kur Jēzus tieši svētīja bērniņus, kur tie bērniņi nāca un mācekļi viņus gribēja pastumt nost, un Jēzus viņus svētīja. Bet savukārt šeit ir tā situācija tāda, viņš runā ar saviem mācekļiem, un viņš viņiem grib kaut ko parādīt. Un viņš viņu vidū ieved šo bērnu. Un mūsdienās, teiksim, bērnam ar to skatījumu, kāds mums ir pret bērniem, kā bērni dzīvo, kāda ir bērnu dinamika ar pieaugušajiem, vispār mums varbūt ir grūti iztēloties, kāpēc šis piemērs viņiem varēja kaut ko būtisku parādīt, kaut ko Jēzus nevarēja savādāk paskaidrot. Tajos laikos, ja godīgi, teiksim, mēs varam paskatīties, teiksim, vēsturi nepārāk tālu pat pirms, teiksim, mūsdienu inteliģences uzplaukuma un mūsu, teiksim, civilu pārspīlētajām cilvēktiesībām un vispārējo, ko mēs bieži vien, es nesaku, ka tas ir slikti, bet mēs nepareizi to izmantojam. Un es nesaku, ka, teiksim, kādreiz bija stipri labāk nekā ir tagad. Kādreiz bija savādāk, šobrīd ir tā, kā ir šobrīd. Un katrai lietai ir savu tā monētas otra puse, teiksim, tas katram puļķim ir savs gals, un tāpat arī tajā laikā, teiksim, tas, kā varbūt tās vecāki audzināja bērnus, tur bija savu mīnus, tur bija savu trūkumu. Tāpat arī šobrīd, tam, kā mēs darām un kā mēs uzskatām par vispareizāko, arī tam ir savu trūkumu. Un, teiksim, tajos laikos bija tā, ka vīrietis bija ģimenes galva, viņš noteica, kā viss notiksies. Ja, teiksim, bija iespēja kādu skolot, tad skoloja dēlu. Jo viņš būs nākamais ģimenes galva, viņš būs tas, kas pārņems saimniecību, viņš tas, kas vadīs visu tālāk. Meitenes, viņas palīdzēja sievai,
uzturēt māju. Un, ja, teiksim, piemēram, tā bija turīga ģimene vai kaut tam līdzīgi, tad varēja, teiksim, domāt arī par šo te skološanu un tādām lietām. Tajos laikos bērns pakļāvās vecākiem. Bērns pakļāvās tēvam, to, ko tēvs teica, tas notika. Mēs varbūt tās vēl varam paskatīties uz doto brīdi, teiksim, piemēram, arī ir, teiksim, piemēram, austrumos, ir, teiksim, šīs tā ģimenes hierarhija ir stipri līdzīga, teiksim, kā tas bija tajos laikos, ko mēs varbūt tās šobrīd, kāds varbūt tās ir papētījis, varbūt tās kaut ko dzirdējis, varbūt nav, teiksim, kad ir šīs laulības, kur, piemēram, vecāki pasaka, zin kā, tev būs jāprecās ar to, viss, tas ir izlemts, tev nav tur nekādas balstiesības. Tev būs jāiet strādāt tur, tas ir izlemts, tev nav nekādas balstiesības. Tāpatās arī, teiksim, šajā situācijā tas bērns, kas tur bija varbūt tās nostatīts, viņš bija savos pienākumos, kurus viņiem uzlika vecāki. Mūsdienās bērni auga pavisam savādāk. Bērnam kaut kas nepatīk, viņš paceļ balsi, piesit kāju, vecāks noliec galvu un skrien bērnam pakaļ. Tā ir tāda ļoti bīstama situācija, kas veidojās mūsdienās, ir, kad bērni neiemācās saprast to, ka ir, teiksim, kaut kāda autoritāte, kurai ir jāsako, kad ir kaut kādas, teiksim, vadlīnijas un vispārējais. Mēs mūsdienās bērnus uztaisam par šo te dzīves centru, viss rotē ap šiem te bērniem, un ja bērnam nav labi, tad arī vispārējais ir slikti. Es gribētu šajā gadījumā paskatīties varbūt tās uz to lietu no tāda viedokļa, kad Jēzus šo te bērnu nostatīja šajā te mācekļu vidū ar šo te domu, ka šis te bērns, viņš ir pakļauts vecāka autoritātei. Viņš nevar nākt, teiksim, piemēram, tajā barā un tagad pateikt, zin kā, klausieties mani, man te ir pat labākā rotaļlieta, skatieties uz manu rotaļlietu, ko jūs tur pieaugušie runājat, muldat un vispār tas nav būtiski. Mūsdienās tā būtu diezgan normāla situācija. Nu tā. Mēs varētu sarunāties šeit, piemēram, ko te draudzē būtu. Un kādam bērnam uznāk kaut kāds untums, un viņš nāk, un viņš dara, un viņš tur gāž kaut ko, plēš kaut ko. Un mēs visi skatītos, un kurš kaut ko aizrādīs? Drīkst aizrādīt, nedrīkst aizrādīt. Kā ir pareizi audzināt bērnu? Nu, mēs nezinām, kaut kādā ziņā liekas, mēs esam palikuši gudrāki, bet mēs nezinām, kā šādas lietas kontrolēt. Savukārt, teiksim, mēs varbūt esam paskatīties šo te laiku atpakaļ, bet domā, viņi tur dzīvoja tādā akmens laikmetā, viņi tur nezināja, kā ziepes pareizi lietot, bet bērns mācīja izaudzināt. Bet jā, jūs zinat noteikti arī šo te slaveno stāstu, kas ir Lūkas evaņģēlijā 15. nodaļā par šo te pazudušo dēlu. Tur ir šis te tēvs, kuram ir 2 dēli, un jaunākais izdomā, ka viņš ies dzīvot pa savam. Viņš paprasīs tēvam, dod man tagad visu mantu, kas man pienākās, un es iešu dzīvot pa savam. Viņš paņem šo te mantu, aiziet dzīvot pa savam, viss iztērē, viss ir slikti. Viņš nonāk ganīt cūkas un paliek arvien sliktāk. Viņš saprot to, ka vairs nav kur zemāk krist. Viņš iet tēvam lūgt piedošanu. Tēvs viņu pieņem apakaļ ģimenē. Viņš viņam neliek vergot pa kalpu vai kaut kā tam līdzīgi, vai atstrādāt šo te mantu, ko viņš ir pazaudējis. Un tad ir šis otrs dēls, kurš ir bijis tēvam uzticīgs. Viņš ir palicis mājās, viņš ir kalpojis, viņš arī atnāk tam, kamēr tas pirmais ir tāda pārnācis mājās un tur viss tur ballīt ir atsākusies par to, ka tēvs priecājas, ka šis te bērns ir atnācis. Otrs nāk no lauka, viņš ir nogurs, viņš ir strādājis, viņš ir kārtīgi licis savus pūles iekšā, lai šo te saimniecību attīstītu. Un viņš ir tādā nesaprašanā. Viņš ir darījis visu, lai tēvs priecātos par viņu, bet tēvs šajā brīdī priecājas par to otro. Kāpēc tā? Un
tas, ko mēs varam redzēt, varbūt tās arī, teiksim, mēs varam paši skatīties savās dzīvēs, vai varbūt tās paskatīties apkārt. Bieži vien arī mūsu attiecības ar Dievu ir šādas. Mēs vai nu paši gribam būt saimnieki, un mēs pasakām Dievam, tu mums neesi vajadzīgs, vai arī iedod mums brīnumus, un mēs darīsim brīnumus, un mēs iesim pa savam. Vai arī mēs varam būt tādā kalpa stāvoklī, kur mēs nespējam izbaudīt šīs attiecības ar Dievu. Mēs atrodam likumus, kurus pildīt, mēs atrodam kaut kādus nosacījumus, kuriem sekot, mēs cenšamies izdarīt visus maksimāli iespējami labos darbus, lai tikai iepriecinātu Dievu. Bet tā pašā laikā, teiksim, mēs neesam attiecībās ar Dievu. Mēs sākam varbūt tās kļūt tādi nosodoši vai tiesājoši. Teiksim, atnāk tur tas otrais, kurš tur nemāk dzīvot. Tu zini, tev ir jāmācās šie te likumi. Tu zini, tev ir jāmācās izpildīt šīs te pavēles un šīs te prasības. Un tam otram, zinu, kā iedomā tikai šito te, un es iešu atkal darīt savu. Un bieži vien, teiksim, arī draudzēs šādas veida rīvēšanās notiek. Caur šiem te dažādajiem skatu punktiem. Jēzus mums māca būt kā bērniem tajā, kad mums ir jāmācās izbaudīt to, ka mēs varam būt Dieva Tēva ģimenē. Ka mēs varam būt šajās attiecībās. Kad mums nav šī te, ja viņš vienkārši mācītu mums būt par Dievu kalpiem, tad mēs būtu pakļauti kaut kādai hierarhijai, kaut kādām lietām, tad mēs sāktu skatīties, kurš ir svarīgāks, kurš ir galvenāks, kurš ir vadošāks, kurš tagad būs tas virskalps, kurš tur būs nākamais, kas tur korģēs kaut kādu grupiņu vai kaut ko tam līdzīgu. Jēzus nemēģina kaut ko tādu īstenot šeit uz zemes. Viņš nemēģina kaut ko tādu mācīt. Viņš saka, esiet kā bērni šeit. Mateja evaņģēlijā, kad ir par šo te notikumu arī aprakstīts, tur Jēzus arī saka, ja jūs netopat kā šie te bērni, tad jūs nevarat nonākt debesu valstībā. Ko nozīmē būt par Dievu bērnu? Mēs atverot Bībeli pašā sākumā. Mēs atvērsim Mūzes grāmatu. 1. nodaļu mēs redzam to, ka Dievs mums ir radījis attiecībām ar sevi. Viņš mūs ir radījis savā līdzībā. Viņš cilvēku radīja nevis tāpēc, lai cilvēks te uz zemes sistos un plēstos un mēģinātu kaut ko nopelnīt, bet lai viņam būtu šīs te attiecības ar Dievu, lai cilvēks varētu šo te zemi pārvaldīt un lai viņš varētu šeit izbaudīt to, ko Dievs ir radījis, visu šo te krāšņumu. Mēs pašķiram, kā kurā Bībelē attiecīgi no burta izmēra, viena lapspus tālāk varbūt tās mēs nonākam 3. nodaļā. Un cilvēks ir pievilts. Viņš ir pievilts un viņš grēko pret Dievu. Viņš nepaklausa. Cilvēks vēlējās nostāties līdzās Dievam. Arī, teiksim, tajā pašā stāstā, kur bija šis te dēls, viņš gribēja pats būt saimnieks. Viņš negribēja būt, kad viņam tēvs ir saimnieks. Viņš pats gribēja būt. Un līdz ar to mēs visi šim te paraugam sekojot, mēs visi esam attālinājušies no Dieva. Mēs piedzimstam pasaulē, kura ir zem Dieva lāsta dēļ šīs nepaklausības. Mēs dzīvojam zem lāsta, kur mums ir smagi jāstrādā, lai mēs varētu kaut ko nopelnīt, lai mēs varētu kaut ko sadabūt, lai mums kaut kas pietiktu. Paskatoties, teiksim, tālāk, mēs nonākam laikā, kur Dievs izredzēja Izraēlu tautu, un viņš viņiem deva šos te likumus, un viņš viņiem teica, sekojiet šiem te likumiem. Sekojot šiem te likumiem, jūs piedzīvosiet svētību. Un tas notika. Viņi klausīja Dievu, viņiem bija, kamēr bija kāds no viņu vadoņiem, kas sekoja Dievam, viņi klausīja Dievu, viņi piedzīvoja svētības. Savukārt, tiklīdz kā kāds no šiem te vadoņiem bija miris, vai arī pats bija kritis grēkā, visi Izraēla tauta, mēs redzam, viņi aiziet līdzi. Viņi sāka meklēt citus dievus. Viņi paši mēģina panākt lietas saviem spēkiem. Viens no šiem stāstiem arī līdzīgs ir, kur Izraēla tautai neizdevās
veikt kādu uzvaru kaujā, un viņi domāja, mēs paņemsim to Dievu šķirstu līdzā. Ja Dievs mums nenāk tāpatās līdzi, tad mēs viņu piespiedīsim. Mēs piespiedīsim, ka viņš mums nāk līdzā. Un Dievs nepakļāvās šādai šantāžai. Tas, ko mēs tālāk redzam, un nonākot jau tagad pie evaņģēlijiem, ir tas, ka Dievs ir devis šo te veidu, kā mēs varam kļūt atkal par Dieva bērniem. Un mēs nonākam pie Jēzus. Un caur Jēzus upuri mēs varam iegūt šo te grēku piedošanu, kur Romiešiem vēstulē 5. nodaļā, 18. pāns, viņš tāds ļoti arī populārs, ko bieži vien izmanto, teiksim, evaņģelizācijā, bet viņš ļoti labi arī raksturo šo te, kur Pāvils ir rakstījis. Tad itin kā caur viena apgrēkošanos pazudināšana ir nākusi par visiem cilvēkiem. Tāpat arī caur viena taisnību dzīvības taisnošana nāk par visiem cilvēkiem. Un paskatoties tālāk, 6. nodaļā, tā pašā Romiešu vēstulē, mēs redzam, jo grēka nopelns ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība iekš Kristus Jēzus mūsu kunga. Un tad mēs nonākam pie 8. nodaļas, kur mēs varam lasīt par to, kā mēs caur šo te Jēzus upuri, caur šo te nepelnīto žēlastību, kādu mēs varam piedzīvot, mēs tiekam ievest atpakaļ Dieva ģimenē. 8. nodaļā no 11. līdz 17. pantam mēs varam lasīt. Bet ja tā gars, kas Jēzu ir uzmodinājis no miroņiem, iekš jums mīt, tad tas, kas Kristu ir uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstamās miesas darīs dzīvas caur savu garu, kas iekš jums mīt. Tad mēs, brāļi, esam parādnieki. Ne miesai, ka pēc miesas būtu jādzīvo. Ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jūs mirsiet, bet ja jūs caur to garu miesas darbošanās nonāvējat, tad jūs dzīvosiet. Jo cik no Dieva gara to padīt, tie ir Dieva bērni. Jo jūs neesat dabūjuši kalpošanas garu, ka jums atkal jābīstas, bet jūs esat dabūjuši Dieva bērnības garu, caur ko mēs saucam Aba Tēvs. Tas gars pats apliecina līdz ar mūsu garu, ka esam Dieva bērni, bet ja bērni, tad arī mantinieki, proti Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja tikai līdz ciešam, kā arī līdz topam pagodināti. Un vai ir viegli būt par Dieva bērnu? Savā veidā jā, jo Dievs ir labs tēvs. Viņš apzinās to, kāda mēs esam. Viņš nemēģina no mums pieprasīt kaut ko, ko mēs nespēsim darīt. Viņš nemēģina no mums sagaidīt, ka mēs kļūsim svēti vai šķīsti viņa priekšā paši no sevis. Viņš mums dod šo te ceļu caur Jēzus upuri un caur viņu dāvāto žēlastību, ka mēs varam nākt šajā te ģimenē atpakaļ, nevis caur saviem nopelniem, bet tikai caur savu ticību. Tam, ka Dievs ir labs tēvs un ka viņš grib ar mums šīs te attiecības. Kad mums ir jānotic tam, kad Jēzus bija gatavs sevi atdot par mums visiem. Un tad mēs nonākam nedaudz tālāk, atpakaļ pie šīs te raksturvietas no 9. nodaļas. Tad jautājums ir, ko nozīmē tad kalpot un ko nozīmē tad šī te doma par šo te vismazāko?
Ja mēs varbūt šajā brīdī nemēģināsim šo te visu reducēt uz to, ka Dievs mīl bērniņus, bērniņi ir labi, bērniņi ir paklausīgi, bērniņiem ir tīras sirsniņas un tam līdzīgi, tad mēs šo varam attiecināt kaut kādā veidā arī uz sevi. Jo es domāju, ka mēs visi esam saskārušies ar maziem bērniņiem, kur tiklīdz kā viņš ir sācis staigāt vai sācis kaut ko jau darīt, viņš jau spēja izdomāt, kā viņš var otram kaut ko izdarīt, kā viņš var otram kaut ko paņemt, kā viņš varbūt var savu panākt vai kaut ko tam līdzīgi. Nav tā, ka maz bērniņi ir paklausīgi ar tīrām sirsniņām. Viņi ir piedzimuši šajā te grēcīgajā pasaulē. Viņi ir redzējuši visas tās lietas, kas jau notiekās. Un viņos ir šī te grēka sēkla, kur var izņemt vienīgais debes tēvs. Un tad mēs varam sākt skatīties uz to, ka tas varbūt attiecās uz to, vai mēs vērtējam viens otru augstāk vai zemāk, balstoties uz vizuālo stāvokli. Es skatos, reku, viņam, piemēram, ir jaunākais telefons. Visticamāk, labi pelna. Viņš tur atbrauc ar tādu mašīnu, tur tādu diski. Arī viņš noteikti labi pelna. Viņš tur atnāca, viņam reku kurpei, zola nāk vaļā. Varbūt tās tur tā. Tā ar viņu bišķi vēlāk parunāšu. Parunāšu varbūt tās ar šiem te, kas ir svarīgāki, no kuriem es varbūt tās kaut kādu labumu varēšu gūt. Mēs varam šo te lasīt Jēkaba vēstulē 2. nodaļā, pirmie 4 panti, kur Jēkabs arī raksta par to, ka jums nevajag uzlūkot citu cilvēku pēc tā, kā viņš ir ārienē. Izlasīsim. Tātad Jēkaba vēstule 2. nodaļa no 1. līdz 4. Cilvēka vaigu nebūs uzlūkot. Dzīva. Tā. Man te tā bišķiņa kaut kas ne tā. Es atvainojos. Man brāļi, ticību uz Jēzu Kristu, mūsu godājamo kungu, turēdam, neuzlūkojiet cilvēka vaigu. Jo, ja kāds vīrs nāktu jūsu sinagogā ar zelta gredzenu pirkstā un ar krāšņām drēbēm, un tur arī nāktu kāds nabaks ar upjām drēbēm, un jūs uzlūkot to, kam krāšņās drēbes, un uz to sacītu, sēdies tu še labā vietā, un sacītu uz nabagu, stāv tur kaut kur, vai sēdies apakš man kāju pameslu. Vai tad jūs pie sev pašiem neesat starpību darījuši un neesat tapuši tiesneši pēc ļaunām domām spriesdami? Šis ir viens veids, kā mēs varam cilvēcīgi ļoti ārēji vērtēt viens otru un veidot šo te gradāciju. Un kaut kādā ziņā mēs varam šo te mazāko, kas Jēzum ir svarīgs, mēs viņu varam izmest ārā, mēs viņu varam pamest novārtā, mēs viņu varam pamest neievērot, jo mēs fokusējamies uz tiem dižajiem cilvēkiem. Un bieži vien ir draudzes, kur ir svarīgi, lai cilvēks nāk iekšā, viņam ir jābūt uzvalkā. Pie mums varbūt tas ir izteikti mazāk, piemēram, Āfrikā. Es esmu dzirdējis, ka tas ir ļoti būtiski. Tu nāc uz draudzi, tev jābūt uzvalkā. Neesi uzvalkā, tad sākam skatīties, kas un kā. Tāpatās arī šādā veidā, bieži vien mēs varam arī sākt šo te gradāciju veidot par to, kāda ir tava ticība. Ja tev tā tad nauda ir, tad tu tici Dievam. Ja tev nauda nav, tad Dievs tev soda. Tad visticamāk tev ticība nav. Un pa veselību un vispārējo. Tad mēs ieraugam, ka nāk iekšā slims cilvēciņš, iespējams nabadzīgs vēl. Skaidrs, ar to nav jēgas runāt. Viņam Dievs vispār no viņa stāv pa gabalu. Ienāk tāds, kurš ir stalts un labās drēbēs un vispār. Tātad Dievs viņu svētī, to mēs runāsimies. Nākamā lieta, ar ko arī, bieži vien veidojās šādas atšķirības, ir ar to, kā cilvēki runā. Piemēram, vienam varbūt tās valoda nav tik laba vai veikla, un citam varbūt tās viņi ir izteikti veiklāki un viņš ir daļrunīgāks un vispārējais.
Un mēs reiz tā klausāmies, zin kā, tas tur nerunā galīgi interesanti, nav jēgas viņu klausīties. Šis runā skaisti, viņš runā interesanti, mēs šo klausīsimies. Un tad mēs nonākam vēstulē korintiešiem, pirmā vēstule korintiešiem, 2. nodaļā, kur arī Pāvils raksta. Evaņģēlija mācība, lai parādās garā un spēkā. Miesīgs cilvēks svēto gudrību nesaprot. Man te kaut kas ir galīgi sagājis. Es atvainojos. Tā. Jā, bet man ir... Korintiešiem 1, 2, 4. Jā. Korintiešiem 2, no 1 līdz 4 man vajadzētu. Jā. Tev ir, tu vari izlasīt? Un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dievu liecību. Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustās ist. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara, spēkā un izpausmē. Jā. Tātad arī, teiksim, šo te vēstuli lasot, mēs redzam to, ka Pāvils kaut kādā brīdī aizstāvās pret šiem te korintiešiem, un viņš saka, ka jūs te mani turat par kaut ko mazāku. Nevis tāpēc, ka viņš gribētu palielināties šo te cilvēku priekšā. Viņš nemēģina palielināties, viņš vienkārši mēģina saprast to, viņš mēģina viņiem parādīt to, ka reko atnāca tie ar gudriem vārdiem, gudriem priekšrakstiem varbūt tās viņi tur runā par, ko viņš arī, teiksim, citur ir minējis, kad par šo te pirmspēkiem pasaules un visādām tādām lietām, un viņi tur gudriem vārdiem saka, tad tos noteikti vērtīgāk klausīties nekā to Pāvilu bez mazliet. Un Pāvils saka, es nenācu ar šiem te gudrajiem vārdiem, lai jūs manī klausītos, lai jūs būtu pārliecināti par evaņģēliju manu vārdu dēļ. Bet viņš nāca Dieva spēkā un Dieva garā, lai viņi varētu pārliecināties par evaņģēliju no šī te Dieva spēka, ko viņi ir pieredzēti. Un tad arī Pāvils arī tajā visā raksta, viņš saka, viņš iet cauri visām šīm ciešanām. Un tas, ko viņš mēģina ar to visu pozicionēt, ir, kad viņš nemēģina sev padarīt par īpašu, par svarīgu, lai viņu ievērotu. Viņam ir svarīgi, lai cilvēki ievēro Kristu, lai viņi seko Kristum. 1. Pētera vēstulē 5. nodaļā, 5. 6. pāns, rakstīts. Tātad 1. Pētera vēstule, 5. nodaļa, 5. 6. pāns. Tāpat jūs jaunākie, esiet vecajiem paklausīgi, bet visi cits citam padodamies. Esiet izpušķoti ar pazemību, jo Dievs lepniem turas pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Šo te rakstvietas arī gribētu noslēgt. Tā lieta ir tāda, ka tas, ko Bībele mums māca, kad mums ir jāskatās vienlīdzīgi vienam uz otru. Mums ir jābūt šeit tam skatījumam, ka mēs esam Dieva bērni, visi vienādi. Ka mēs varam būt, man patīk, teiksim, ja jūs kādreiz, piemēram, meklētājā ierakstīsiet, piemēram, jaunajā derībā, lai meklētu, teiksim, jaunās derības kontekstā, piemēram, brāļi. Tur viss Pāvila vēstules izliks ārā. Viņš runā ar šiem te cilvēkiem, kādiem viņš aizrāda, kādiem viņš, teiksim, varbūt tās kādu pārmācību saka, bet viņš vienmēr adresē brāļi. Viņš mēģina viņus nevis, teiksim, viņš nemēģina viņus noniecināt kaut kādā veidā, bet viņš mēģina celt. Viņš viņus mēģina celt un viņš ar viņiem grib būt vienā līmenī, lai nebūtu šī te gradācija, kur teiksim, viņš nostājās starp Dievu un viņiem.
bet viņš grib viņus vest pie Dieva. Un tas arī šeit, kad mums ir jābūt pazemīgiem vienam pret otru, ka mums ir jābūt ar cieņu vienam pret otru, nevis tikai dēļ tā, kā tu izskaties, nevis tikai dēļ tā, cik skaisti tu runā, vai arī varbūt tās, teiksim, cik tu esi ietekmīgs apkārt pasaulē, bet dēļ tā, kad, ja tu esi Dieva bērns, tad tu esi Dievam tikpat svarīgs kā es. Un tai ir jābūt pašai svarīgākai lietai, kā mēs viens pret otru attiecamies, kā mēs viens ar otru runājam. Neatkarīgi no tā, vai, teiksim, es varbūt tās jūtos, ka, teiksim, es esmu mazāks grēcinieks, vai varbūt tās, teiksim, kāds cits teiks, ka es esmu lielāks grēcinieks. Mēs visi esam Dieva bērni, un mums arī ir vienam pret otru tādā veidā jāattiecās. Un es domāju, ka tas ir tas būtiskākais, ko Jēzus arī gribēja šiem te mācekļiem parādīt un pateikt, nostatot šo te bērnu viņu vidū, kad tāpat kā šis bērns, viņš ir tur, kur viņam lika būt, viņš ir darījis to, kas viņam ir likts darīt, un viņš tur neko būtisku kontrolēt nevar, bet viņš ir mīlēts. Un tāpatās arī mums ir jābūt Dieva klātbūtnē, kā viņa bērniem. Mums nav jāmēģina izpatikt Dievam, kā varbūt tās kā būtiskiem vai svarīgiem vai spējīgiem kalpiem, bet mums ir jāmācās Dievu klātbūtni izbaudīt kā viņa bērniem. Tā ar to arī es gribu beigt.